Tātad tas ir fragments no rabīna Šniersona biogrāfijas. Un Habad Luboviča kustība tika dibināta mūsdienu Baltkrievijā. Un laika gaitā tā pārcēlās uz Ameriku, jo cieta daudz vajāšanu no krieviem. Un šodien viņi ir globāla kustība. Un viņi ir spēcīgi Krievijā, Amerikā un Izrēlā. Mēs apspriedīsim Habad Luboviču, kad virzīsimies tālāk. Bet ar šo fragmentu es gribu jums parādīt, kā darbojas koordinācija starp eskatologiem. Tātad gads ir 1939. un nacistiskajā Vācijā atkal ir antisemitiski. Viņi ienīst ebrejus un viņi grib visus ebrejus ārā no Eiropas. Viņi pārņem Eiropu un līdz 1939. gadam viņi ir iekarojuši Poliju, Varšavu. Tagad Polijas Varšava ir vieta, kur Habad Luboviča kustības galvenais rabīns, un viņa vārds ir Jozefs Ičaks Šniersons, un viņš ir rabīna Šniersona znots, un viņš ir vecs vīrs, un viņš ir Varšavā, un nacisti pārņem pilsētu. Tāpēc viņa sekotāji Amerikā grib glābt viņa dzīvību. Tad jautājums ir, bet kā jūs to izdarāt? Jo Amerika un Vācija nav labākie draugi. Karš rit Eiropā. Un Jozefs Ičaks ir ļoti vecs vīrs. Un nav lidmašīnu. Nu, ir lidmašīna, bet nav komerciālo reisu. Tātad tas būs ļoti garš un smags ceļojums pāri daudzām robežām. Plus viņam vajadzēs vīzu ne tikai sev, bet arī ģimenei. Tagad es pastāstīšu jums, cik spēcīgi šie cilvēki ir. Un atkal, tā ir eskatoloģija, kur viņi visi dalās līdzīgā vīzijā. Un tāpēc viņi ir gatavi veikt nepieciešamos upurus, lai palīdzētu viens otram sasniegt šo vīziju. Tātad tas ir no biogrāfijas Okeāna ceļā uz Ameriku. Ičeka sekotāji organizēja glābšanas operāciju ar Sada Krāmera un ortodoksālā advokāta Ļuboviča imigrantu dēlu palīdzību. Habad aktīvists Izraels Jakubsons nolīga Marksu Rodu, politiski ietekmīgu advokātu, lai iegūtu amerikāņu vīzas Jozefam Ičikam un viņa ģimenei. Citiem vārdiem sakot, kaut arī sekotāji var nebūt daudz, viņiem ir plašs politiskais loks, un iemesls ir tas, ka viņi apvieno savus resursus. Un kad viņi apvieno resursus, viņi var investēt nekustamajā īpašumā, investēt biznesā kopā un ģenerēt daudz naudas, ko viņi tad var izmantot, lai ietekmētu politiku Amerikā. Viņi var pirkt politiķus, darīt daudz lietu. Tātad pirmā daļa ir viegla – iegūt vīzas rabīnam un viņa ģimenei. Tagad problēma ir tā, kā jūs patiesībā nokļūstat pie viņa. Jo nav telefona, nav interneta, nav lidmašīnu. Un kā jūs viņu atrodat, kad Polijā notiek karš un nacisti ir visur? Ičika sekotāji Amerikā sazinās ar ģenerāldirektoru Benjaminu Cohenu un augstākās tiesas tiesnesi Luisu Brandeisu. Šis vīrs ir ļoti svarīgs. Viņš ir tas, ko es saucu par sabateja frankistu. Vēlāk es pastāstīšu, ka sabateja frankisti un Habad Luboviča kustība ir ļoti saskaņota. Tāpēc, kaut arī viņi ir daļa no vienas kustības, viņi ir simpātiski viens pret otru. Un viņš ir visspēcīgākais ebrejs Amerikā tajā laikā, 30. un 40. gados. Ar Ičaku viņš bija ticies 1929. gadā naudas vākšanas ceļojumā. Luboviča centieni Amerikā bija veiksmīgi. Viņi iekaroja visu amerikāņu politisko aparātu. Un viņi ir veltīti palīdzēt rabīnam aizbēgt no Eiropas un nākt uz Ameriku. Tagad otrā daļa ir, kā tikt galā ar nacistiem. Ļuboviča centieni Amerikā bija veiksmīgi. 2. oktobrī Cohens rakstīja Robertam Pelam, valsts departamenta augstākā amatpersonai, lūdzot palīdzību. Nākamajā dienā Pels sazinājās ar Helmutu Vadatu, vācieti un nacistiskās Vācijas locekli, nacistu, kas specializējās nacionālajā industrijā
un ekonomikā, lai palīdzētu, vai viņš būtu gatavs glābt vienu no pasaules vadošajiem ebreju zinātniekiem. Tas ir vīrs, amerikānis, kurš ir nacists un saka, hei, vecīt, es zinu, ka tu esi nacists, bet mums vajadzīga tava palīdzība, lai glābtu ebreju. Un puisis saka, jā. Vadats tika strateģiski izvēlēts. Viņš bija studējis Kolumbijas Universitātē 30. gadu sākumā un bija izveidojis attiecības ar Pelu pēc Evianas konferences par ebreju bēgļiem 38. gadā. Redzot iespēju gūt labvēlību no ASV, Vats slepeni sazinājās ar admirāli Vilhelmu Kanāriju, Vācijas militārās izlūkošanas vadītāju. Vācijas militārās izlūkošanas vadītājs! Un saka, hei, vecīt, palīdzēsim šim puikam! Kanāris, skeptisks nacists, kurš neatbalstīja SS svērības un domāja, ka iebrukums bija kļūda, iesaistīja majoru Ernestu Bloku, Pirmā pasaules kara izcilu veterānu un vienu no uzticamākajiem virsniekiem. Bloks bija mišlings. Mišlings nozīmē vācieti ar daļēju ebreju izcelsmi. Bet, jo viņš bija tik drosmīgs Pirmajā pasaules karā, viņš tika uzskatīts par vācieti. Hitlers viņu pasludināja par vāciešu asinīm 39. gadā kopā ar 3 citiem karavīriem, no kuriem 2 arī bija mišlingi. Blokam tika uzdots atrast Josefu Ičaku un aizvest viņu drošībā. Nacisti izsūtīja savus karavīrus, lai atrastu šo vīru un aizvestu viņu uz Ameriku. Un tas atkal ir kara laikā. Bet kā jūs atrodat šo vīru? Blokam un viņa kolēģiem bija jāmanevrē caur Varšavas drupām, neizraisot SS aizdomas, lai atrastu rabīnu, kurš nezināja par viņu misiju un negribēja tikt atrasts. Tātad šis rabīns slēpās no visiem. Kā jūs atrodat šo vīru? Un viņš ir nāves bailēs no visiem vācu karavīriem. Pilsētas ebreji dabiski nevēlās izpaust savu līderu atrašanās vietu nacistu virsniekam. Galu galā informācija nāca no amerikāņiem. Brandeisam ziņoja par Josefa Ičaka adresi Chabad advokāts Artūrs Robinits, un tas tika nodots caur Cohenu un Pelu ASV uzdevumu vadītājiem Vācijā. Tas prasa desmitiem un desmitiem cilvēku koordināciju, kuri it kā ir kara pretējās pusēs, un viņi tomēr strādā kopā, lai sasniegtu mērķi. Novembra beigās Bloks atrada Josefa Ičaka dzīvokli un pēc dažām neskaidrībām pārliecināja iedzīvotājus, ka viņš ir tur, lai palīdzētu. Kad viņš bija ieguvis degvielas kuponus, vilciena biļetes un militārās atļaujas SS kontroles punktiem, Bloks iekrāva Josefu Ičaku un viņa ģimeni kravas automašīnā un devās uz dzelzceļa staciju. Tur ģimene saņēma 1. klases biļetes un iekāpa vilcienā, kas bija pilna ar nacistu amatpersonām un karavīriem. Un tā viņi viņu izveda no Vācijas. Citiem vārdiem sakot, viņi spēja strādāt virs dažādu valstu birokrātijas, lai sasniegtu savu eskatoloģisko mērķi.